Jā. Nu, sveicināt, Ausekli. Sveiks. Labadieniņa. Esi sveicināts, priecājos iepazīties un dod roku. Jā. Nu, sveicināt arī tie, kas mūs skatīsies un klausīsies. Nu, mēs Sveiciens visiem. esam Vislatvijas Kopradas, teiksim tā, jaunizveidotajā interviju podcastu ar Ausekli, kur mēs pastāstīsim, parunāsim par Kopradi, par kā sadarbojās Koprada ar Ausekļa idejām un domām. Tās intervijas būs ar ļoti daudziem cilvēkiem, un tas viss būs sekojams saucamajam YouTube kanālam. Un ne tikai mēs esam iesācēji. Ja kāds jautājums var būt kaut kā tā, vai kaut kur mēs minstinamies, vai kaut kur kāda kamera, vai kaut kas nav profesionālā līmenī, tad mēs augam un mācāmies, ka mēs esam pie Ausekļa, Lazdiņa. Viņu vēl sauc šajā pusē, un ne tikai pa balto tēvu, kur viņš teica, ka viņam ļoti patīk, kad tā uzrunā. Nu, tad Auseklis varētu pastāstīt par sevi, ievadā kaut ko pat vēlēt. Stāstīt jau varētu ļoti daudz un ļoti ilgi, bet es domāju, ka galvenais ir tas, ka tas radītājs bija devis to iespēju un nosūtījis man šeit uz šo mūsu zemīti, uz Latviju. Es domāju, ka tas ir tas viens galvenais. Un daudzus gadus atpakaļ Jelgavas apriņķī mājas, kuras tas bija, lauku mājās, pavisam vienkāršā strādnieka ģimenē, pasaulē nāca tāds zēns, ko mammīs bija ar tēti nosaukuši par Ausekli Arvīdu. Un Arvīds tas bija mans krustēvs. Tā kā mans krustēvs bija Arvīds, un man ir otro vārdu iedeva krustēvu vārdu. Zēns ir audzis diezgan veselīgs, cik ir nostāsti bijuši, kā es pats jau atceros. Dzīvīgs, man ļoti visi interesējas, ir jau no mazām dieniņām. Es esmu audzis vislabākos apstākļos, kā viens bērniņš piedzimstot var, ka mamma mājās visu laiku, māte bija mājās kā jau agrākos laikos, un tētis strādāja. Vienkārši cilvēks, 3 klases izglītība, bet Jelgavā beidzis bija amatnieku skolu. Amatnieku skolu kā namdaris, kā mēbeļu gatavotājs un visu kaut ko tādu. Un tad mums tādā mājā tā istabiņa varēja būt apmēram kāda 10 metru kvadrātos liela. Tā bija virtuvīte, ja? Un tikpat liela bija arī istaba. Tad tādā virtuvītē tētim bija skrūbiņš, ja bēveļsols, kā viņi sauc, ja jūs ziniet, kā tas izskatās. Un turpat tās bija arī mazs galdiņš, pie kur mēs ēdām, turpat tās bija plīts un tāds. Un tam zēnam izdevās laimīgā kārtā ļoti bieži redzēt, ko tas tētis tur dara, ko tas tētis tur strādā. Un es kā šodien atceros tādu skatu, kad es sēžu uz grīdas zem tā ēveļsola, un kā no tā ēveļsola, no tēva ēveļs, un nekā nāk ārā skaidrs, un tā skaidrs tā griežās uz viņu, tur krīt lejā, un es viņu ķēru rokās. Nu tāds bijis. Nebija tajās laikos, tie bija lauki, vienkāršiem cilvēkiem literatūra grāmatas tādas bija maz. Bet mājās bija atpūtas. Jūs atceraties, vai nebija kādreiz tāds žurnāls atpūta? Jā. Vēl kādreiz, es zinu, pēc tam viņas esmu dzīvē vācis un daudz es esmu sadabūjis ar rokā no tām vecām atpūtām. Un atpūtas vārds ar pirmo burtu A, tas bija mans pirmais, ko es iemācījos lasīt. Māmiņa mājās visu laiku darīdam kaut ko, ļoti, ļoti bieži dziedāja. Un tas, ka ieaudzināja to, kad es tautas dziesmas iemīlēju ļoti, ļoti, ja. Kaut kur es tā rēķināju atpakaļ skatoties uz dzīvi, kad dažādiem notikumiem, kad kaut kur es esmu iemācījies pēc 4 gadiem lasīt. Pie tam vienlaicīgi es iemācījies lasīt gan, kā saka, parasto latīnisko alfabetu, gan gotiskos, jo tāds outputs tajos laikos bija ar veco gotisko stilu. Un tā kaut kā ir iznācis, kad es mātei vēl esmu noprasījis, es saku, pirmo reizi, kā viņa paši atstāst, viņa saka, es rādīju ar pirkstu uz to nosaukumu, un prasīju, mamma, kas tas tāds? Ja, un tad viņa stāstīs, tie burti, un tā tas ir aizgājis. Ko tas man ir devis, tā šī agrā mācīšanās lasīt, un
Man bija vienalga kāda literatūra manā priekšā, un man vajadzēja lasīt. Man bija tāda gribēšana, interesi par visu kaut ko tādu. Tā kā tas bija man pirmā skola, šīs atpūtas. Otra lieta, ko es varu sev kā par zēnu gribētu vēl tikai piemetināt, kad šī ziņkāri un gribēšana saprast par to, kas tas ir un kas tur notiek, arī ir bijis no tiem laikiem. Es tik daudz stāstu to sākumu, ka tas ir, es domāju, tas, kas ieliek bērnam pašu pamats. Ka tie ārējie apstākļi ir tādi, kad vecāki nebremzē šo interesi, bet drīzāk var neteikt virz uz priekšu. Pie mājas bija tāds dziļš grāvis, kas pavasaros vēl nebija pilns ar ūdeni. Un tāds 5-gadīgs puišelis toreiz, 5 gadi man, kad tas notika, es pie to grāvu piegājis, negribās iet tādu lielu līkumu, kur ir laipiņi iet pāri, ja? Tur, cik plats viņš tur bija, ūdens tur daudz nebija. Un es iedomājos un lecu pāri pa to grāvu, un es pārlecu pāri, bet kājas jau tajā laikā bija pliks. Lecu pāri, vai neteiksim, un tur gadījās, kad ir palikusi vienas no pudeles noplīsusi apakš. Asu spicumu, kāja pušu. Ja, draudādams aizskrien pie mammas. Mamma tur sabindēja, tā kāja sadzīja. Un tagad pēc kāds laicīgs pagājis, es atkal sētājos, un man tā doma, kā tas bija, kāpēc man tā kāja tur, kāpēc viņi tik sagriezt. Un es aizgāju, nevis apgāju apkārt un aizgāju skatīties, kas tur noticis. Bet es aizgāju precīzi tajā pašā vietā, kur es biju, un lecu atkal pāri pa to grāvu. Dabiski trāpīja uz to pašu virsū. Ar to es saku, ka nevienmēr tā interese ir tik labvēlīga, bet tāds fakts bija. Un tā man pagāja tāds bērnu dienas. Pagāja bērnu dienas, 5,5 gada vecumā piedzima Māšela. Ja, un tad mēs dzīvojam, no sākuma tā pirmā māja, kurā mēs dzīvojam, tā bija apmēram kādi metri, kādi 300 metri no tās mājiņas bija šoseja, lielceļš. Un tad 40. gadā es redzēju, kā nāca iekšā Krievu tanki, Krievu armija, pa turien stāvēja pie mājas, pie sētas un skatījos un redzēju, kas tie pa brīnumiem tur notika. Tā kā tā bija pirmā iepazīšanās ar tiem notikumiem, kas notika 40. gadā. Un 42. gadā, kad tad jau, ka bija sākās otrais pasaules karš, atkal pa to pašu ceļu nāca vācieši. Bet tad mēs vēl dzīvojam jau citā mājā, kas attālumā bija apmēram tā kā no šejienes līdz Akai bija ceļš. Un tad es redzēju, kā brauc vācieši iekšā un kā tur notika. Tāda bija tā mana pamats. Un tad atkal bija trešās mājas, jau bija tad, kad es sāku skolā iet, tas jau bija 40, pēc 42. gada, tur kaut kur. Tad es nonācu vienā skolā, beidzu vienu klasi, tad uznāca tieši tas karš, arī otru klasi, bet tad jau es kaut ko gāju citā skolā, un tad bija karš, kad es ar visām sekām, man neteiksim, sāku iet Jaunsilauku skolā, kad man bija 5. klases. Šī skola man paliks mūžam uz tādu skolas brīnumu. Kāda bija skolotāja tajā laikā, saprotiet? Tas bija fantastiski. Viņiem galvenais bija, lai tas bērns tiešām saprastu un lai tas bērns iemācītos. Skolotāji nežēloja savu laiku, un mums bija apmēram 100 skolnieki skolā. Un no 100 skolniekiem mums bija tikai viena apkalpotāja skolā, kas vienlaicīgi, priekš 100 skolniekiem bija viena apkalpotāja skolā, kas vienlaicīgi arī gatavoja pusdienas bērniem, kad tas jau bija kopgalds. Un vēl bija, laikam, 6 skolotāji, 6 skolotāji vēl bija. Un tas bija uz 100 bērniem, tas bija viss, kas arī skolā bija. Bet šie bērni gāja, kā jau bērni bija, skolotāji mums bija ideāli brīnišķīgi. Es atceros pilnīgi visus skolotājus, kas katrs bija, kas atdeva sevi visu, lai tas bērns saprastu, lai tas bērns būtu. Un tad nāca 49. gads skolā, 49. gadā 20, attiecīgi 5. laikam bija marts, ar visu izušanu. Tad es atkal redzēju to, kā tas izskatās, kad skolā pēkšņi atbrauc vietējie ar ratiem, tādi lieli rati bija kaut kādi, un rāva, štikoti vīri, rāva ārā bērnus no soliem un veda projām, jo viņu vecāki bija tie, kas bija jau paņemti ciet, vai neteiksim, lai aizvestu. Un tad vēlu vakarā es dzīvoju internātā tajā laikā, un vēlu vakarā mēs stāvējām pie loga,
un skatījāmies otrā stāvā, un skatījāmies uz to skolai, kas gāja garām lielceļš, tumsā, ka brauc pa priekšu, brauc tur pāris mašīnas, un pēc tam bija gara vezumnieka rinda. Pamala visi bija melna, un viens, vēlāk es sapratu, es tur interesējos, man pateica, tāds labs vārdu Valdis bija, tas spēlēja trompeti, Nora Dievu, Bidzemīte, ja? Un tas bija drausmīgi, tas bija tas bērni, visi to redzējām, un kādi bērni bija turzīgi. Lai raksturot to skolu, raksturot skolotājus, tad es gribu pastāstīt vēl vienu lietu, kas toreiz notika, ka skolas direktors bija tāds Tālevalds Pavārs, jauns cilvēks. Viņa sieva bija skolotāja, angļu valodas skolotāja, kas bija beigusi Rīgā skolu un pēc tam vēl praktizējusies Oksfordas universitātē Anglijā. Viņai bija brīnišķīga prasme tiem bērniem mācīties. Rezultātā angļu valoda sākās, tas valodas, svešvaloda sākās, ja jūs, kā saka, zināt, tikai toreiz 6. klase, un pa 2 gadiem viņi bija tā iemācījis angļu valodu. Mēs bija iemācījies, ja, kad es atnākot uz vidusskolu, es visā vidusskolas laikā varēju nevienu angļu valodas, kā saka, grāmatu ņemt rokā, jo es biju ļoti labi apgūst angļu valodu, kur saprotams pēc tam, pēc vidusskolas un pārējā laikā es jau daudz kas bija aizmirsts. Tā, bet tas tie pamati tika ielikt no turienes. Un ko izdarīja šis skolotājs, direktors? Kad viņš ieraudzīja, viņam pateica, to es nezinu, kad brauc iekšā tie, kas brauc tiem bērniem pakaļ, laikam viņš zināja par šo notikumu kaut ko vai kā. Un viņam arī bija skaidrība, kurus bērnus ņems ciet apmēram. Un tad es zinu, kad viņš vienai meitenei, viņš teica, skrien pa to Rudzlauku pāri, tā, ka tev neredz galvu, viņš saka, kaut kur tur otrā pusē nokrīt, un pēc tam ej pie citiem, ne uz mājām. Vienu zēnu viņš paņēma šķūnītī, ieveda, kā saka, ātri iekšā aiz malkas grēdas, un to malkas grēdu sagāz uz viņu to zēnu visu, tas tur palika. Trešais bija vienai meitenei, vai neteiksim, viņš lika tikpat, kā saka, dīķi iebrist iekšā. Tas dīķis pie skolas bija priekšā krūmi, viņš taisnīs krūmos, lai viņi ieiet iekšā un iebrien iekšā. Un tad bija 4. Tas bija tas, kur visvairāk viņš parādīja sevi. Viņš dzīvoja skolā viņam bija dzīvoklīts, un viena no meitenītēm, 1. klases meitenītēm, viņš ātri ieskrēja, ierāva savā dzīvoklītī, un koridorā stāv drēbes dažādas, un apakšā stāv kurpes un zābaki, kā vienmēr. Viņš to meitenīti iecēla savos zābakos, iekšā un pārlikt drēpāri un teica, tu neelpo, tu neklepo, tu neelpo. Šos bērnus, ko paspēja šādā veidā, tie bērni palika. Pārējie vecāks viņam, saprotams, viss aizved, vai ne? Lūk, ar to es, kā saka, cieņu ar mīlestību atceros visu šo skolu, visu šo skolotājus. Nu, un tad tālāk Ausklim bija vidusskola Rīgā. Rīgā es sāku 1. vidusskolā iet, un tad nelāgu apstākļu dēļ man nācās no skolas aiziet. Es 10. klasē es aizgāju uz 4. vidusskolu Rīgā, kur arī beidzu. Vēl bija tāds notikums, kas mani raksturo varbūt, ja, kad tētis no mazām dienām, cik es atceros, visu laiku runāja par izglītību, visu laiku runāja par mācīšanos, ja, un viņš teica, neskaitām daudz reizes, viņš atgādināja. Man būs jāiet, ja vajadzēs, es iešu, viņš saka, ar pliku dibenu, ar saplusušām biksām un biesām kājām, bet tu mācīsies. Tev ir jābrauc un būs un jāstudē. Nu, tāda man attieksme arī bija pret visām mācībām. Es savā ziņā biju paizēns, kā mēs sacīt, paipuika, kas klausīja vecākiem uz vārda. Nebija nekādas spriešanas vai domāšanas, ka to var nepildīt. Nu, tā es nodzīvoju, beidzu vidusskolu normāli. Nu, tālāk bija mehānikas fakultāte, kur atkal tāds brīnuma notikums ar mani ir, kad stājoties universitātē, tas ir angļu valoda. Vispirms bija krievu valodā eksāmens, kā saka, mums bija jātais gan mutiskais ar literatūru un gramatiku, gan arī rakstiskais domraksts. Nu, un tanī literatūrā es dabūju teicami, bet domrakstā es dabūju 2. No to pašu es esmu cauri, var neteiksim, es netiek iekšā.
Un tad, kad es jau Beāti noskaidroju, ka tur pat netālu bija pedagoģiskais institūts, un es domāju, ka es iešu uz to pedagoģisko institūtu, es steigu, tad man nedeva ārā dokumentus un teica, ej pie dekāna. Aizgāju pie dekāna, dekāns man saka, viņš saka, kāpēc tu gribi iet prom? Kāpēc tu gribi iet projām no fakultātes? Es saku, nu kā te nē, es saku, es taču izkritu rakstos, krievu valodā. Viņš saka, zini ko, viņš saka, mums 2/3 ir izkrituši rakstos krievu valodā studenti. Viņi nevar nokomplektēt grupu. Viņš saka, un viņi pieņēmuši skolā, tad universitātē pieņēmuši tādu lēmumu, ka lai liek eksāmenes pārējos viss, vai ne? Un ja pārējos būs kā parasti, pēc kurš labāks, kurš sliktāks, viņš saka, ja tu tur visi noliks kārtīgi, viņš saka, tu paliksi. Nu, un tad arī tā bija, kad es pārējos eksāmenes liku ļoti labi, ne, un tiku universitātē. Beidzu studijas, tālāk aizgāja enerģētika. Enerģētika tāda, kas ātri vien pārvērtās. Tur atkal daudz interesanti, kā tas ir gājis, bet ir kaut kas mūs vada. Un tā arī mana vadīja tādu savu uzņēmību, kad es panācu, ka mani atsauca no nozīmētās vietas, kuras bija nozīmēts, kur vajadzēja kā iet tālāk. Tad, kā saka, darbs 3 gadi bija jāstrādā. Un dabūju jaunu nozīmējumu. Un tad es nonācu Garkalna dzelzceļa rūpnīcā pirmā rūpnīca, ko cēlu Latvijā, kur man nonācās 2 gadus, es nostrādāju ar zeķiem kopā, jo to rūpnīcu cēlu zeķi. Tā, ka bija kolosāla dzīves skola. Nu, un tā es pamazām gāju uz priekšu. Tad es nonācu valsts plāna komitejā, valsts plānā sauktajā. Uz turieni, nu, man tādam jaunām puisim tā laime bija, teiksim, ar visu svētību, ka es dabūju Latvijas enerģētiku. Visu Latvijas enerģētiku man bija jāpārvalda. Gāja laiks. Tad es nonācu nākošā etapā, kad man iedeva paaugstinājumu, un es kļuvu par Latvijas plānu komitejas priekšsēdētāju vietnieku. Nu, un tad nāca atkal tie laiki, kas tuvējās 90. gads, kad tuvojās. Tad es biju nozīmēts par Latvijas enerģētikas komitejas priekšsēdētāju. Nu, tad, kad notika 90. gada sākuma notikumi, tad Auseklis nonāca, viņam tika uzaicināts un pateikts, vai viņš būtu ar mieru būt par enerģētikas ministru. Nu, tā es biju enerģētikas ministrs, kamēr Godmans neiztaisa lielu cūcību, nodevību pret Latviju, faktiski likvidēdams enerģētikas ministriju. Nu, kā šodien mums ir ar to enerģētiku un vispārējais, to jūs paši ziniet. Es toreiz pateicu viss, atteicos no jebkuriem amatiem, ko man piedāvāja, atteicos no jebkāda sadarbība ar valsts iestādēm un aizgāju projām 92. gada ziemā, novembrī faktiski tas jau bija, aizgāju projām no turienes un tā es līdz šim, kā saka, mūžu nodzīvoju, neiedams nekādos sakaros ar kaut kādām valsts organizācijām, jo man tas nav pieņemams, kas notika un kas notiek pašlaik. Nu tā apmēram tas Auseklis. Nu, un tad pa vidam tā nāca šīs intereses, ja interesi man no bērnu dienām ir bijis vēsture, vislielākā, man teiks, man interese un mīlestība. Es esmu mācījies vēsturi tikai tādā lasījis pašmācības ceļā, es lasījis esmu ļoti daudz, un man bija ļoti laba iespēja, kad es dzīvodams internetā visu skolas biblioteku varēju skatīties un tikt klāt un lasīt. Un, nu, rezultātā tā vēsture mani palikusi mīļa līdz šai dienai. Un ja es runāju, kā saka Latvija, tad es faktiski domāju Latve. Un ja mēs runājam, ka mēs esam latvieši, tad es gribu uzdot jautājumu, kad jūs sāk saukt par latviešiem, kad mūs sāk saukt. Un ņemot vērā to, kas notiek šodien sabiedrībā, tad es ļoti daudz cilvēks nevaru nosaukt par latviešiem, bet tikai par latviešiem. Jūs visi esat Latvija, es pats esmu Latvis, ar cieņu, ar mīlestību pret mūsu zemi. Un tad, kad es dzirdēju, ka visu Latvijas limbaži parādījās, ja tas jau bija manas pirmās intereses, klausījos, domāju, kas jūs tādi esat. Un tad es nezinu, kurš man atsūtīja toreiz, vai tu man atsūtīji, vai kāds cits no jūsējiem atsūtīja visu to lielo garu aprakstu, kas ir tas citāts uz vairākām lapām, man neteiksim, kas, kur un kā. Nu, toreiz jau man iepatikās un tā. Nu, un tā mēs esam nonākuši līdz šai vietai, kur mēs tagad esam. Par pārējo parunāsim tālāk.
Tu pieminēji arī to par Vislatvijas limbažiem un par to Vislatvijas kopreti, kas tagad ir izveidojusies. Nu, tad mēs tā kā pieskarsimies pie tās lietas, parunāsim, kāpēc tu esi, teiksim tā, pievienojies, un nevis, teiksim tā, tai kustībai. Kustība tā nav, tā ir, teiksim tā, varbūt tās es pat neteikšu priekšā kaut ko, bet es vairāk gribētu, lai tu pastāstītu, ko tu, ņemot vērā visu to informāciju, kas ir mums mājaslapā vislatvijas.com, viss apraksti un ko mēs ar tiem esam runājuši un tās idejas, kuras ir ieintegrētas iekšā tajā visā kartē, tajā visā, lai tu tagad pastāsti no sava skatu punkta, kāpēc tu te esi, kāpēc tu to dari un ko tu redzi kādam kā tas viss iztīsies tālāk, bet nu, tas ir tieši ar to kopredi, ar tām idejām, ar to Latviju. Jautājums, kas mums ir šeit sarakstā, ir, kad jums pirmo reizi saslēdzās doma, ka Latvijai vajadzīga visstveroša kopdarba forma, kas bija tas impulss? Impulss faktiski ir pagātne. Pagātne tāpēc, ka ir tāds teiciens, kas vēsturi nevētī, to nākotni nesvētī. Lūk, ja mēs to nezinām, un ja mēs par to nedomājam, tad tā ir garantija, ka nākotnē mēs izdarīsim tās pašas kļūdas, kas ir bijušas. Kas bija tas impulss? Es varu atbildēt vēl vienreiz. Es atceros ļoti labi to 90. gada sākumu, ja, kad notika visi notikumi, kas beidzās ar Baltijas ceļu un kas notika ar visu pārējo pēc tam. Un kas tas bija 4. maijs? Arī jaunieši, ja, ļoti maz ko zina par tiem laikiem, kas ir bijis, jo kas viņiem stāsta? Vecāki vai ir aizņemt savās lūpēs un viņi iet skrien un tā tālāk skolās ar to nemāca. Un šis impulss ir bijis iekš tam, kad mēs analizējam savu darbu un meklējam nākošo ceļu. Un tas impulss tagad, kad es visus šitos gadus kopš 92. gada esmu mēģinājis kaut kur tikties, kaut kur runāt, kaut kur pierunāt, kaut kur zināt kaut ko un cerēdams, man ir parādījis to, ka mūsu kļūdas, kas ir bijuši iepriekšējā periodā, par kurām ļoti daudz var šodien atrast internetā. Pēdējais briesmīgākais un nopietnākais, ko es iesaku katram no jums klausītāji, kas ir, kā saka, pati īsti savas zemes, kā saka, saimnieki gribētu būt, ja, paskatīties pēdējo, ir tāds, tikai pēc līdzības nosaukšu, kas ir Latvijas bankas seifs un repšas atbildes par notikumiem, kas ir notikuši Latvijas bankā pēc 90. gada visā posmā, teiksim, līdz 4. maijam un arī pēc tam nākošos posmus tā tālāk. Un, kad jūs paklausīsieties, tas ir gandrīz stunda, apmēram būs jāpaklausās. Tad vienam otram es teikšu sviedrilīs, un jūs izjutīsiet to, kas ar mums ir izdarīts. Saprotiet, tā kā tas ir mans stimuls, kad es esmu mēģinājis analizēt, kāpēc pēdējā laikā mēs gājām ar tādu pacēlumu gan uz barikādēm, mēs bijām gatavi uz visu, kas notiksies. Ja? Kā tas bija, kad cilvēki tur bija? Tur bija gan krievi, gan ebreji, gan citas tautības, gan latvieši, un visi gāja roku rokās. Kāpēc pēkšņi pēc tam, teiksim, tie vairs nedara, tie nav nekur derīgi, tagad tikai mēs esam tie, kas turē visus priekš. Kā izveidojās mūsu, tad kāpēc tas tā notika? Kāpēc tas tā notika? Kur palika tā mūsu uzņēmība, kur palika tas mūsu stimuls, ko mēs ar sievu redzējām, kad bijām paredzējuši nākt kaut kur, teiksim, uz laukiem, ka mēs par Latviju meklējām vietu, kur tad mums izdotos no Rīgas ejot prom ar laiku, ja? Jo gadi tomēr iet uz priekšu. Un tad mēs redzējām braukdami, teiksim, kā tā mājai, jauns loks ieliks, tur jauna karo kārtas parādīsies, tur jumtu steidzīgi taisa, tur, saprotiet, tīri no krūmiem ārā, mēs redzam, tas bija fantastisks pacēlums. Tagad vairāk viņa nav. Kur viņš ir palicis? Tagad ir tikai vienaldzība, neticība, pesimisms, un ļoti, ļoti daudz vidū. Ja es pirmīt runāju par skolām, ka tur mums visai nav kārtībā, ja, ka tur daudz kas ir tāds. Ne jau katrs skolnieks šodien ir tas sliktais. Ir starp viņiem brīnišķīgi bērni, brīnišķīgi skolnieki, bet mācības veids, kādā veidā ar viņiem nodarbojās, tas ir galīgi nederīgs. Un tas pats bija arī par šo. Ja mēs pratīsim atzīt sev un pateikt, kāpēc tā kļūda tāda un tāda notikusi, kāpēc mēs neticējām.
Ja? Kāpēc mēs neievērojam to, vai ne, teiksim, vai tā bija vienaldzība, vai tas bija pārāk liela ticība uz savu kaimiņu, ticība uz savu draugu, ticība uz savu, pateikšu brāli, vai ne? Kāpēc mēs tādi bijām? Neviens nebija gatavots, kā jāvada valsts tālāk uz priekšu. Vai ne? Nebija tāda. Būtu bijis vajadzīgs. Un tas pats ir arī šodien. Mēs negatavojam nākošos valsts vīrus. Mēs cenšamies no viņiem to, ko bērnus māca, mēs cenšamies izdarīt par paklausīgiem, nedomājošiem visādā ziņā. Vai ne? Teiksim, kāpēc? Tāpēc, lai viņiem varētu valdīt. Tie, kas valda šodien par mums. Un tas ir mans stimuls, kāpēc es ar šo lietu sāku nodarboties vairāk un vairāk un vairāk, jo kaut kas man lika to darīt. Vai tas man ir vēstures mīlestība, mīlestība pret zemi, pret dzimteni, pret māju, pret koku, pret ģimeni. Varbūt, ka tie bija tie visi kopā, kas man radīja šo vēlmi atrast citu ceļu. Un tāpēc man radās gan domā un dari, dund, ja, gan parādīs redzi dund. Piemēram, es saku tā, redzi dund Limbažos. Redzi, dzirdi, domā un dari. Ja? Redzi, dund. Kur Limbažos? Strenčos, Straupē, Jelgavā, Jūrmalā, Ventspilī. Tur dund. Redzi, dund tur. Un tagad arī šeit ir redzi, dund Latvijas, Vislatvijas Limbažos. Redzi, dund jaunajā mūsu, tam neteiksim, tādī Kopradē. Ja? Arī viņa tur redz, tur dund, jūs jaunie, man neteiksim, kopā ar vecajiem variet izdarīt daudz, jo uz jums tikai tā cerība ir. Uz jums nākotnē. Tā ir man atbilde. Parunāsim, kāpēc tu esi, teiksim tā, pievienojies, nevis, teiksim tā, tai kustībai. Kustība tā nav, tā ir, teiksim tā, varbūt tās es pat neteikšu priekšā kaut ko, bet es vairāk gribētu, lai tu pastāstītu, ko tu, ņemot vērā visu to informāciju, kas ir mums mājaslapā vislatvijas.com, viss apraksti un ko mēs ar tiem esam runājuši un tās idejas, kuras ir ieintegrētas iekšā tajā visā kartē, tajā visā, lai tu tagad pastāsti no sava skatu punkta, kāpēc tu te esi, kāpēc tu to dari un ko tu redzi kādam, kā tas viss iztīsies tālāk, bet tas ir tieši ar to Kopradu, ar tām idejām, ar to Latlīgu, kāds ir tas tavs auklējums pēdējos daudz gadus un kā tas viss ir, teiksim tā. Redzi, tas nāk pamazām. Toreiz, kad es pieminēju, ka 92. gadā es aizgāju no viss šīs, es aizgāju, bet arī pašā laikā tā sirds ir pie enerģētikas visu laiku bijis klāt, tā sirds ir bijusi pie tautsaimniecības, tā sirds ir bijusi pie viss tā, kas mums riņķi apkārt notika un notiek. Un pamazām iedams uz priekšu, es esmu ļoti daudz rakstījis šī te posmā, gan valdībai, lielajiem vīriem, man neteiksim, kas tur tagad sēž un tā tālāk, esmu dabūjis atbildes, tik ļauts skaists, vai neteiksim, tādas atbildes, kuras faktiski tukšas. Es esmu mēģinājis pie dažādiem, tur bija laiks, kad es ar Tautas partiju, kad viņi sāka, es domāju, es iešu tur arī piedalīšos, nestāšos arī partijā, bet piedalīšos. Akal nezinu, sapratu, redzēju to, kas tur notiek, ja? Tad bija repšs laiks, un neteiksim, arī tur es biju Limbažos, es biju vadīju visu šīs kustības, toreiz jau to pirmo etapu, kā viņam izdevās pozitīvi un labi izdevās, ja? Bet jūs paši zināt, kas vēl tālāk izdevās. Un tādā veidā visus šos gadus gan rakstījis es esmu, gan runājis es esmu daudzās vietās, bet faktiski es jūtu tā kā zirnis par cienu, kad tu meti sauli, nekas nav. Pēdējos apmēram, kādus gadus 6, 7 kaut kur, es sāku mēģināt tikties ar dažādām grupām, dažādiem grupu vīriem, vai, teiksim, vīri, sievas, kas tur bija. Labi cilvēki, griboši cilvēki daudz, bet parasti apmēram tā situācija bija tāda, kad runā, bet tik līdz nonāk līdz darīšanai, tāpat grūvos. Nav aktivitātes, ja? Un tā es nonācu, arī pamazām kad es dabūju zināt no Jūra, tas bija pirmais, kas padzirdēja, vai neteiksim, kas man pateica par Vislatvijas Limbažiem. Tā es sāku interesēties, kas ir Vislatvijas Limbaži ir. Un tā pirmā mūsu iepazīšanās tur bija, ka es aizbraucu pie jums, tur paskatījos un paklausījos, un tad, kad atsūtīja man to rakstu, katrā gadījumā bija ļoti, ļoti vērtīgi.
ļoti vērtīgi tas, kad es redzēju, ka tas ir tas, kas faktiski ir tas solis, kas ir vajadzīgs. Nu, un es tajā pašā laikā, vai neteiksim, domādams par kādām iespējām, viens no ceļiem bija šitā Latviešu biedrība, kas kādreiz ir bijis, ja, Latviešu biedrība. Noskaidrojās, ka Latviešu biedrība Latvijas laikā ir bijuši ļoti daudzi, bet viņam nav bijis neviena augšējā cepura tāda, tas, ka tu darīsi tā, tu darīsi šitā, bet viņi bijuši tā kā tautsējumniecība, par ko mēs runājam šodien, vai ne, kad viņi bijuši. Bet viņi ir piedalījušies aktīvi jebkurā pasākumā, dziesmu svētki paši par sevi, vai ne, teiksim, brīvības pieminekļa celtniecība, brāļu kapu veidošana, ķeguma celtniecība. Latviešu biedrība visās šīs vietās bija maksimāli, ļoti daudz, gan ar līdzekļiem, gan ar spēku savu fizisko un tā tālāk. Ja? Tagad bija izrādās, ka palikušas mums ir tikai 3 Latviešu biedrības. 3 Latviešu biedrības. Rīgas Latviešu biedrība, tad ir Latviešu biedrība, vai ne? Un tad beigās, tad, kad viņi savstarpēji nevarēja atrast kopvalodu un kā tur iznāca, tad ir izveidota Latvijas Latviešu biedrība. Nu, tā kā 3 tādas biedrības, bet viņu starpā nenotiek nekas. Un tad pamazām es, kā saka, klausīdamies riņķī apkārt, vai ne, teiksim, dzirdēju par jums vairāk un vairāk. Nu, un vienlaicīgi visu laiku man tāds dzīves sapnis ir kaut kur bijis, ka vajadzētu kaut ko Latvijā tādu, kas cilvēks varētu vienot kopā, tā kā bija Latviešu biedrībai kādreiz. Ja? Un tad visā tādā meklējumos un man radās visādi gadījumi, nosaukumi un arī mēģināšana. Piemēram, pirmais man bija tās augtais dundu vārds, D-U-D, ja? Kas tas ir dund? Tas ir domā un dari. Ja? Un tādu domā un dari, tādu dundu nodibināja šeit Limvažos, Zintis. Man neteiksim, viņš ir tāds lāga cilvēks bija un lūdzu, lai viņam viegls vilcis ir un paldies viņam par toreizēju sākumu. Tātad tas bija, un tad pamazām gāja visus priekšu, un tad es pat nezinu, laikam tad, kad es sāku noņemties ar šitām brīvā cilvēku kustībām, jeb saukto suverēnu cilvēku kustībām, kas ir viens no maniem tādiem darbiņiem, kas ir izdevies pateicoties citiem, kas man pateica, kā tur pieiet un kā tur strādāt un kā tur darīt. Es nonācu līdz jautājumiem par plašākā, kas ir apvienoto nāciju organizācija, kas bija Latvijas vēsturē, kas bija tas, kas pēc 18. gada Latvija tūlīt iestājās Pasaules tautu līgā, ja, kas pēc tam pārvietās par apvienoto nāciju organizāciju. Un man parādījās šis vārds līga, kā tāda, jo līga, kas ir līga? Līga tas ir savienība, ja, savienība. Un tā vienā dienā man pēkšņi tā kā noskaidrojas, kad Latvijas tautu savienība. Un faktiski šis vārds ir dot, ko mums Latlīga, viņš ir īsts un skanīgs. Un viņā ielikta iekšā, no manas puses ir viss, ko es sapratu par tautsējumniecību, ko es sapratu par to, kas notiek riņķī apkārt, ko es redzēju, par ko es runāju cilvēkiem. Man radās viss gan par tautsējumniecību, gan par ražošanu, gan par laukiem, par sadzīvi, par medicīnu, kas ir par visiem šiem novirzieniem. Un izveidojās tāds kodols, ko es pamazām rakstīdams atstāju uz papīra pielikumu veidā. Un tā tie pielikumi nāca, kamēr beigās man viņi pareidās, tagad šodien jau man tur ir 11 pielikumi, kuros ir pateikts viss, tas ir manas dzīves, kā saka, gals šī virzienā, ko es esmu izdarījis, un es piedāvāju visiem klausītājiem un pārējiem. Izlasiet, ja nonāks jūsu rokā, viss šie apraksti par Latvijas līgu, ja Latlīgu, ja, vai caur jums, vai no citiem. Šī laikā es esmu kādiem 60 cilvēkiem, vienkārši personīgi nodevis rokās, šo savu ideju, savu priešlikumu, ko jādara, kas jādara, lai būtu mums rezultāts galā. Jo tur jāsaprot, ar dakšām un ar spriguļiem neviens uz ielas neies vai uz ceļa. Ja? Skaidrs, ka notiks kaut kāds pārējais process, tad, kad tas notiks. Tad, kad tauta pamodīsies, kad tauta beidzot sapratīs, nevar tā dzīvot, kā mēs dzīvojam šodien. Pie tam ceļš mums ir skaidrs, Dievs ir ielicis mums šajā teritorijā. Mums ir brīnišķīga zeme. Ja? Mēs paši esam, var uzskatīt, brīnišķīgi cilvēki. Bet ko mēs domājam, ko mēs darām, bieži vien tas ir absolūti neizprotami. Manos gados, lielos gados, ir šis, kas notiek skolās, kas notiek, par izglītības līniju.
Nerunāsim par to, kas notiek arī medicīnā, bet tieši tas, kas ir pamats mūsu jaunieši un visi. Nu, es redzu to, ka ja mēs nesaprotīsim to un nespēsim sadoties rokās, vai caur Latviju, ja sauciet viņu savādāk, sauciet viņu par līdumniekiem, sauciet viņu par, es nezinu kādos vārdos, bet ir vajadzīgs būt kaut kam vienotam, kas saprot, ko saprot visi, ka tas ir vienīgais ceļš, pa kuru mēs ejam. Nelielās kopas, tādi, kad esat jūs, kā bija jūs sākāt, jums ir, teiksim, viens reģionālais, tālāk būs otrs, trešais, ceturtais, ja? Ļoti labu darbus ir sākuši, teiksim, kopīgi caur mūsu nelaimi, kas šodien tiek kultivēts, tas ir tie vēja monstri, vai ne, teiksim, vēja kā tādi enerģētika un tam līdzīgi. Jā, mums elektrība ir vajadzīga, mums ir vajadzīga šī enerģija, ja, bet ne jau tādos veidos. Un tas kādā ārprāts cilpā mūsu tautu šodien iebāž tie, kas, vai ne, teiksim, ir pie varas un kas nodarbojas ar šo izplatīšanu, nu tad jūs redzēsiet, kas notiksies vēl pēc attiecīgiem gadiem. Un tad jūs pieminēsiet visi tie, kas šodien izdarījuši, kad, vai es nezinu, cits varbūt pat ar prieku zina, saprot, kad viņš būs samaitājis to, kas jau šodien tiek samaitāts. Un zaudējumi būs ļoti lieli. Tāpat kā ar dzelzceļu šo te slaveno, neteiksim, kas notiek, tas pats notiks ar šie vēja monstriem. Nu, lūk, un tā es tādā veidā arī jums, teiksim, izlasīdams to, kas parādījās to pēdējo par kopradi. Nu, paklausies, tā ir tāpat līga, tikai citiem vārdiem. Jums ir ceļš drusku savādāks, man viņš ir citādāks. Par to es uzskatu, ka tas ir tas, ko mēs varam darīt, kur mēs nezaudēsim laiku, jo mēs paralēli veicam abas lietas. Mēs ejam galveno virzienu, kopumā tautsaimniecību, kopumā valsts vadīšanu, visu kā tādu, par grupiņām tiem, kas tas interesē, tiem, kas tas patīk. Un ja mums varēsim atrast, teiksim, cilvēks, kā man ir tāds pārbaudīts fakts, ir kādā veidā risināt jautājumus un ko drīkst darīt un ko nedrīkst darīt, ja uzsākot jebkuru lietu. Ja? Tad man ir tas teiciens, kā jūs ziniet, teiksim, ka es jums esmu stāstījis visiem, par trīsstūrīti. Iedomājieties savā priekšā vienkārši trīsstūrītis, taisnība līmenis un uz leju. Un tas skaitļi 1, 2, 3, vai ne 3 skaitļos pieliekiet arī stūrīšos. Nu, un tad, kad tie stūrīši nozīmē viens ir tas galvenais ideja ģenerators. Tas ideja ģenerators, kurš par attiecīgo lietu, attiecīgo vietu ir organizējies un sācis darīt kaut ko. Ja? Otrais, tas jau ir tas, ko es saucu par plānotāju, kas šo ideju pavairo un jau plāno un skatās, kas būtu jāizdara tā, lai tas izdotos. Ja? Kaut kādai. Nu, un trešais, tas jau ir konkrētais darītājs, kas meklē. Ja tagad mēs sakam, ka, teiksim, veidot šīs te reģionālos kaut kādas, vai ne, teiksim, tur tādas grupas, nu, tad jāskatās, kurš cilvēks mēs pieaicināsim klāt, vai ne, teiksim, kurā vietā mēs tiksimies, kur mēs pārunāsim, cik tas vajadzēs naudas. To tagad tas plānotais pasaka, darītais to dara. Nu, neaizmirsīsim, ka mūsu dzīve šodien faktiski ir tikpat kā kara laukā. Jo tas, kas notiek starp tautu un starp valdību, savā ziņā tas ir pretestība ļoti smaga. Pretestība kā tāda, ja? Nu, un, diemžēl, jebkurā karā, vai ne, teiksim, kādreiz ir arī cilvēki, kas šajā karā ir zaudētāji, vai ne, kas arī aiziet un viņa vietā jānāk kādam citam. Tad redziet, šis otrais, kas ir it kā plānotais, kurš strādā kopā ar pirmo, var momentā pārņemt tās funkcijas, ko pild šis pirmais. Un tad viņam jāsameklē tikai citi, vai nu nāk kāds vietā, jeb tas, kas darītājs, kas arī zina, kas notiek. Viņš pārnāk šeit un atrod trešo kādu cilvēku klāt. Nu, tas ir tāds, kā es saprotu to, kā mēs varam pamazām iet uz priekšu. Un to es gribu sacīt. Tā kā tas, ko saka Latvija, ja, un tas, kas ir iespējams, mums būtu jāizdomā būt, kādā veidā šos pielikumus, kā tādas, vai ne, teiksim, varētu leist caur jums, varētu izplatīt. Vai ne, ja cilvēki parādīsies, kuri vēlēsies, palasīt, padomāt un piedalīties pēc tam, nu, lai viņiem, kur būtu parādījis, uzreiz, teiksim, intervijā un viss uzreiz uzlikt uz galda, es nezinu, kā to viss izdarīs. Bet par to jāpadomā. Nē, nu mums tur ir tā kā tas ir pa tām reģionālām grupām, reģionālajie centri, kas ir domāti. Tur ir tā, ka attiecīgā reģionā cilvēkiem ir pa lielam jānāk kopā attiecīgā reģionā. Nu, jā. Jo, lai tas, jo kas ir vienam, tas nav vajadzīgs vai nav interesi otram.
Un tad līdz ar to sanāk, ka mēs šobrīd runājam vairāk par Limbažu novadu. Mēs esam, teiksim, no Limbažu puses arī, kur būs intervijas vairāk. Man jāsaprot, ka tajos citos novados ir cilvēkiem tieši tāpatās ir jānāk. Viņi jau ir savienojušies, sanākuši kopienās, kopās, kas ir, teiksim tā, interesēs kādās vai ideoloģijās vai vienalga kāda. Bet vajadzētu, ka viņi sanāk attiecīgā reģionā, dažni dažādās tajās interesēs. Un tā viss tas solīts pa solītim, kā tu pieminēji, to Latviju, kā ir tās biedrības ir bijušas, kā tā sadarbība, mēs varam arī tur tā Latvijas ideja ir ielikt iekšā tajā kopradē, iepazīstoties ar tevīm tos 2 gadus apakaļ, un to visu tur arī salikts, kopā arī ir idejas ar koptiesībām, kas arī ir bijis senčiem, kā ir darbojušies apļi, kā ir viss šūns, viss tas nāk no ģimenēm, un tādā veidā, vai holarhijas princips, kurā arī ir tā ideja, kad ir jāvienojās. Un tāpēc es gribēju pateikt, teiksim, tās skatītājiem, klausītājiem par to, kad mēs mēģinām salikt, protams, kā viens vīrs arī nesen, ko es runāju, teica, ka mēs tādi lielie tagad drosminieki esam, ka tagad visi mēģināsim palikt visi zem vienu karogu, bet te ir jāsaprot, ka te koprada nav domāta likt visu zem vienu karogu un iet ar kaut kādu ideju. Jā, mērķi, protams, vērtības mums ir visiem, kas ir, negribās jau kādu aizvainot un pateikt, kad tur kaut kas varbūt, kā tu arī pats izteicies, kad nevar saprast nedaudz, ko tie cilvēki vai kā šobrīd, kas apkārt notiekās, bet, ir tās vērtības mums ir, vērtības mums ir cilvēciskās, ir ģimeniskās, ir mīlestība, draudzība, brīvība, un tie ir, teiksim tā, tie koprades to cilvēku, kas nāk nevis zem tā, bet, kā lai saka, jo mēs paliekam, Vislatvijas Limbaži paliek tāpatās, kā viņi ir bijuši, kā kopiena ar savām interesēm, bet tagad to kopradi radam ar Ausekli, ar Vislatvijas vidusskolu, ar Juri Rudzīti un cilvēkiem Bakmani tas nav tas, es tikai nosaucu tos cilvēkus, kas tikai Limbažu novadā. Bet tā doma ir, jā. Redzi, vēl es gribētu pieminēt to, vai neteiksim tādu momentu, ka tas ir mans ieskats, es tādu vārdu to saku, kad neģimiet ļaunā. Kas ir valsts? Uzdot šo jautājumu. Pēc manas sapratnes valsts var pielīdzināt zīlonim. Valsts ir jābūt spēcīgai, un viss var, neteiksim, stāties, aizsargāties sevi un viss tā tālāk. Bet valsts var pastāvēt tikai tad, kad zīloņa kājas 4 ir. Tā kā valstī jābūt uz 4 kaut kādiem faktiem, ko pārzina valsts kā tāda. Zem vārda valsts, ko mēs saprotam. Zem vārda valsts mēs saprotam to vadību, kas mums ir priekšā. Tātad tur ir ministru kabinets, tur ir Saeimas un tā tālāk. Faktiski viņi it kā ir tas valsts, jo viņi lemj pa visiem jautājumiem. Ja? Mēs pārējie esam tie, kas izmantojam viņus kā savus ielikteņus, ja mēs par viņiem ievēlām viņus, ja? Un viņiem ir jāpilda mūsu griba, cilvēku griba. Ja? Nevis to var neteiksim, ka viņš te uzspiež, saka, un tu to nedarīsi, viss caur, tu tas sliktais un tā tālāk. Lūk, tātad zīlons. Kas tas zīlons ir manā sapratnē? Tas ir vispirms finansu jautājumi, finansu ministrija, finansu jautājumi, viss, kas saistīts ar finansēm. Ja? Valstī jābūt, kā saka, monopols. Viņa nosaka visu finansu politiku. Ja? Otrs ir, kas ir? Otrs ir aizsardzība. Ja? Un tad mēs sakam, kāda aizsardzība? Iekšējā aizsardzība, ārējā aizsardzība, visa veida aizsardzība. Tas ir jābūt valstī. Un tā arī mūsu visos dokumentos parasti tā tas ir teikts, un šodien jau arī. Ja? Trešais, kas ir tieslietas. Tieslietas skatās, lai izpildu pareizi valsts, izpildīt pareizi tas pats ministrs kabinets, visi pārējie, un arī mēs katrs var, tas ir tieslietas. Un ceturtais, bez kuras valsts nevar pastāvēt, tā ir enerģētika. Ja mums nebūs tā elektrība, un ja mums nebūs tā pagalīte no tā meža, vai kaut kas cits, kas siltumu dod, ja, kurš var tālāk eksistēt? Nav, valsts vairs nav. Tā kā 4 šīm lietām ir jābūt obligāti valsts pārvaldībā. Tā ir tā valsts pārvaldība. Ja tas nav, tad ir tūta. Pašlaik mēs 92. gadā nonīcinājām Zīlonim vienu to kāju, salauzām.
Un tagad nu, tai kāja it kā jāatzīst. Un skatieties, cik gadi pagāja visādos veidos. Ja? Un tagad nu, to kāju it kā ir saaudzinājuši. Bet ko viņi ar to kāju ir izdarījuši? Viņi to kāju uzlikuši virsū ar tādu kluci, vai ne, teiksim, lai tā kāja nevarētu pavilkt. Un tā kāja tāpat tā stāv, tas zilonis uz tām 3 kājām, un to 4. kāju viņš nevar pavilkt. Un tā mēs tagad dzīvojam uz priekšu. Tā kā šī momentā, es saku, tas viss, ja mūsu darbs ir jābūt pamatojoties uz tālējošiem mērķiem, ja, pamazām. Un pamatā, kas šodien mums ir noteikti, un jūs esat sākuši to, un tas ir pilnīgi pareizi, cits vārds man nav ko teikt, tas ir izglītības jautājums. Izglītības jautājums mums ir kapitāli jāmaina, un mums jāatgriežas ne jau varbūt uz 100%, tā kā kādreiz mēs esam audzināti, ja? Bet ir jāatgriežas pie tam, ka bērns ir galvenais, kuram ir jāiemāca, kuram ir jāskaidro, un nevis tā kā šodien, vai ne, pamet viņu tur caur internetu, caur vēl kaut ko, vai ne, teiksim, visādos veidos, un tas bērns, viņš nonāk līdz, nezinu, pat teikt negribētos. Jā, nu, viedokļi ir visādi dažādi, un katrā ziņā, jā, nu, tas ir tas mērķis, kurā, lai kaut ko mainītu, un kaut kā tādā veidā tas tālējošais, bet, nu... Nē, mēs pie viņi mums jāiet ar maziem solīšiem. Jā, nelieliem solīšiem. Kad mēs neaicinam, un Auseklis arī neaicina uz šobrīd uz kaut kā visu jaunu veidošanu vai vēl kaut ko tādu, tagad, ka mēs iesim un ka mēs kaut ko grausim un vēl kaut ko tādā veidā, jā, bet... Es saku, bet tam par to jādomā. Jādomā, jāiet lēnām. Nu, tā, nu. Tā kā tā koprede un... Jā, nu, paskatiet, mums ir gan mājaslapa, gan raidījums šādi nāks arī tas YouTube kanāls, kas tā koprede tāda ir. Šeit mēs netērēsim to, šādas intervijas tiek veidotas dēļ tā, lai cilvēks, kas ir iesaistījies, vai cilvēku grupu, vai uzņēmēji vairāki tajā visā iekšā, tajā kopredē. Un tad sanāk tā, lai sanāk tā, ka mēs parunājam ar to cilvēku vai cilvēku grupu par to, kā viņi redz, kāpēc viņi iesaistās tai kopredē, tajā tālākajā, kas tā kā solās būt, un atkal tajā pašā laikā koprede iedod informāciju par cilvēku vienalga. Tas ir Ausekļa gadījumā, tā ir viņa dzīves stāsts, dzīves ceļš un padalīties ar informāciju, ar to milzīgo, kas viņam ir. Citam cilvēkam vai cilvēku grupai vai uzņēmējiem ir atkal svarīgi tiešām šobrīd, kā tur būs saruna ar vienu no nākamajiem, kur ir atkal tieši tā uzņēmēja darbība, jo viņš saprot, to cilvēku vairāk būs apkārt, jo viņš vairāk tās lauku mājas varēs pacelt savus vecstāvu un tādā veidā citam tas ir atkal citāds stāsts un viedoklis, bet tā kā reklamējot un viens otram atbalstot, jo cik spēcīgs būs jebkurš individuāli, cik arī vispārējie būs apkārt. Nu, tā kā šo sadaļu laikam te mēs beigsim. Es tikai gribu pateikt, ka ja ir kādam, kuram ir interese būt ko stāstīt un ir interese par to kopredi un ir kaut kādas jaunas domas, ko varētu likt tajā visā iekšā, tad sazinamies. Arī jaunieši tai pašā skaitā tiek aicināti. Nu, kaut kā tā. Tā kā sakojiet tām visām informācijām un tālāk tad es došos, pateikšu paldies par sarunu ar tevi. Tad manā vietā nāks Feliks, kurš jau parunās par to, ko tu gribētu pastāstīt par sevīm, kaut ko jauniešiem iemācīt, pastāstīt, varbūt tās viņu interesējošie jautājumi. Tā kā es pagaidām saku tā, un tiekamies nākamajās raidījumos, intervijās, podkāstos. Tagad ir modē dažādas, visu to saukt. Nu jā, tad turpinam. Paldies par pirmo daļu. Jā, tad labi pārējām pie nākamā jautājuma. Kas ir pats būtiskākais, vai cilvēki ne tikai pievienojās, bet arī paliek un iesaistās? Redziet, pievienoties var dažādi. Var nevar pateikt tā kā šodien, ka jūs palasiet komentāros. Ja? Ļoti labs stāstījums kaut kāds par jebkuriem jautājumiem. Ja? Un pēc tam apakšā ir komentārs. Tātad komentārs beidzās ar vienu vārdu,
5 sirsniņas, īkšķis uz gaisu, 5 kārt pēc kārtas, un tas ir komentārs. Tas nav komentārs. Tas ir tikai atbalsts, kad viņi atbalsta. Tas pats ir arī tagad, tas jūsu jautājumā. Vai ne? Kas, ko, kā tam cilvēkam, ja viņam ir doma par to, ko viņš ir noklausījies, vai ne, stāstījumā, ja šodien no mūsu sarunas parādīsies cilvēkos vienā 10, 100, parādīsies kaut kāda doma jauniešiem, vai ne? Tieši jauniešiem parādījies doma, es arī gribu piedalīties tādā kopradē, ja? Kopdarbā. Kāpēc? Tāpēc, kad man tāpat tās sāp, tikai es to līdz šim neesmu sapratusi. Tagad cits atkal saka, es nezinu, ko darīt. Tāpēc es gribu piedalīties arī kopradē, ka tagad varbūt man pateiks priekšā, kas man ir jādara. Es esmu gatava iet un darīt, vai tas ir zēns, vai tā ir meitene, vai tas ir jaunieci, vai tas vīrs, vai sieva. Vai ne? Es esmu gatava iet grīdas mazgāt tādā telpā, kur man pateiks, bet es gribu darboties ar visiem kopā. Lai mēs kopā, teiksim, veidotu, mums ir vajadzīgs tādas lietas kā materiāla kopēšana, izplatīšana, sakaru uzņemšana, uzturēšana, ja? Kā tīri fiziski visu to salikt kopā un tā tālāk. Jo viens vadītājs vai 2 vai 3, vai neteiksim, viņi nekā nevar izdarīt. Viņi var izdarīt tikai visi kopā. Un priekš tam jau senos laikos bija, kad, ja jūs zināt, ko nozīmē vārds krīvs, kā sauca mūsu Latviju vadoņus, tiešām vadoņus, netiksim, kas kādreiz mums ir Latvijā, teiksim, bijis tautas vidū, ciltīs, kā viņus sauc. Jā, viņus sauc kā pa krīviem. Un ja notika kaut kāda nelaime, ka nāca, teiksim, tā kā ienaidnieks nāca visur tālāk, tad tauta izvirzīja nevis vairs krīvu, bet izvirzīja krīvu. Un tas krīvs bija tas, kas var neteikt, bija vārds, bija likums. Un tur nebija vajadzīgi nekāda, saimi, un tur nebija vajadzīgs nekas, bet viņa vārds bija likums, tas ir tauta to zināja. Un tas bija tautvaldībā. Tā lūk, tagad šis ceļš ir tāds, ka katru, kas nāk, viņš nāk ar savu domu. Es arī piedalos. Nevis ar to, ka es paceļu īkšķi uz augšu, ja, vai īkšķi uz leju, bet es piedalos ar savu darbu. Otrs piedalās ar savu materiālo palīdzību. Nākošais piedalās ar savu domu, ar savu ideju, palabojot to, ko mēs darām, jeb ko mēs gribam darīt. Atnāks man, teiksim, kāds jaunietis, vienalga, viņam 18 gadu vai viņam ir 38 gadu, nav svarīgi, vai tā viens onkuls atnāks, vai neteiksim tāds pat kā es, un viņš pateiks, zini ko, bet man liekas, ka tajā vietā tur varētu darīt to un to. Viņš nāk ar savu domu, viņš nāk ar savu pienesumu. Tā ir mana atbilde. Tad pārējām pie nākamā jautājuma. Ja mēs skatāmies uz Latviju šodien, kas cilvēkiem visvairāk pietrūkst? Kopīgs virziens, uzticēšanās vai praktiski sakari? Es gribu teikt visu. Viss. Gan praktiskie sakari nav, un ja runājam par praktiskiem sakariem, pa pēdējo pirmojas, uzticēšanās galīgi nav, jo nevar uzticēties, tāpēc, ka meli sākās augšā un zivs pūst no galvas. Un meli ir augšā, meli ir vidū un meli ir apakšā. Un katrs mēs to jūtam. Jūs aiziet uz veikalu. Ja? Jūs jāiet uz veikalu un pasīties. Krāsenes bildes riņķi apkārt visur, vai ne? Kas par tērpiem, kas par atbildību. Viepļi sazīmēt uz šito pusi un uz to pusi, vai ne, teiksim, uz visur. Tad, kad tu esi staigā, vai ne, teiksim, riņķi apkārt, tagad tev stāst, tas ir moderni, tas ir kruti, kad tev ir saplēstas bikses, vai ne, teiksim, šitin te bikses nošļukuši un plika naba rēgojās, ka tas ir kruti. Ot te jau ir tas gājiens, kas ar mums notiek. Un tāpēc, vai ne, teiksim, tas ceļš ir, es gribu sacīt, cilvēki ir nelaimīgi. Un daudzi cilvēki, es lietošu to vārdu, kas ir, tu nekā nevar darīt, bet tā tas ir. Cilvēki daudz ir nozombēti. Un kā viņus nozombē? Viņus nozombē gan ar mediju, ja, palīdzību, tas ir ar dažādiem sakariem, ko mums dod. Internets ir piebāsts ar mēsliem pilns viss, bet mēs lūram tādā bildē te iekšā, saprot. Mēs nedzirdam, bet nesaprotam. Mums ja paši aizviksim pie tā interneta, bet mēs lūram viņā visā iekšā. Es paņēmu šodien līdz, vai neteiksim, kad pieturoties pie vārda. Redziet, tāda maza brošūriņa. Maziņa brošūriņa, ja? Bet interesākais, kas arī brošūriņā ir iekšā. Tādā brošūriņā ir iekšā tas, vai neteiksim, ar ko jūs saņemiet, ka jūs aiziet uz veikalu un pērciet to, kas tādā veikalā ir.
jums ir līdz liela soma, jūs redzat tāds buks, vai ne, teiksim, kārums, vai ne, pērciet to kārumu, jūs nopērkat to kārumu, tālāk jums tur rāda, zini, vēl kaut ko, un jūs tikai tā tur tas dzeramais un pārējais, bet ar ko viņš ir pildīts. Un kā taisīts tas kārums, ja? Viņš ir taisīts ar ķīmiju no vienas vietas, un šī tā te brošūriņa ir parādījusies mums, un tas ir tas, ko es uzskatu, ko vajadzēs, noteikti mēs pārunāsim, viņi vajadzēs, kā saka, izplatīt gairdeļš katram rokā, lai katram skolniekam ir rokā, lai šī tāda te brošūriņa, kā te ir teikts, un te ir parādīts par to, ko mūs baro. Un interesanti, ka tas sliktākais, kas ir, ar ko mūs baro, ja, tas netiek, kā saka, nekur atrasts. Bet arī pašā laikā jūs varbūt esiet dzirdējuši tādus vārdus, varat teikt, kad viņiem ir visādi ķīmiskie savienojumi klāt pārtikai. Maizītei, ko jūs pērkat, saldējumam, ko jūs pērkat, pat krējumam, vai jūs nevariet dabūt īsto, vai neteiksim, jebkurā dzeramajā iekšā. Un kas tur iekšā ir? Tur veseli virkni visādas ķīmiskās vielas. Tādēļ ir atradušies tomēr arī cilvēki, kas nebaidās, vai arī, nezinu kādā veidā, bet kas ir nopublicējuši, kas tas tāds ir. Un mēs atradām to, un to katru mēs pieliekam vēl papildus klāt, un te ir skaidrs, tas ir drukāts materiāliņš ar visādiem to daņķiem, kas tiek ievietots mūsu pārtikā. Un ēzdam šo pārtiku, mēs kļūstam par galīgiem. Un tad jūs tu paskatāmies, un tad tas ļaundabīgi audzēji, E103, E106, E121 un tā tālāk. Vesela rinda ļaundabīgi audzēji mūsos veidojās. Nākošais, teiksim, ka mēs paskatāmies kuņģu un zarnu trakta slimības, ja? E221, 226 un tā tālāk atkal tur 341 un tālāk atkal E461, 460. Tie tādi. Tālāk nākošais ir alergēni, tas ir alerģija rodās, bet to var neteikt, ko jūs ēdat, ko jūs dzerat un tā pārējo. Cilvēkam alerģija. Un atkal ir vesela virkni tāda. Un tālāk ir aknu un nieru slimības. Ja? Tālāk ir hiperaktivitāte. Jūs zināt, kas ir hiperaktivitāte bērnu vidū, var neteikt, ka bērns kļūst tāds, kas gandrīz nevaldāms ļoti daudzos gadījumos. Ja? Un grūti viņi gan skolotājiem, gan klases biedriem, gan visiem pārējiem augot. Bet viņš ir sabaros ar šitādām visādām lietām, caur to, ko viņam dod. Gan tādā saldumā, gan arī visā daudz kur citur. Ja? Mums pārdod pārtiku veiklā, mēs viņu pērkam. Mēs viņu pērkam, izjām ārā un kožam nost. Bet tas, ka viņš ir riņķi apkārt nosmicināts ar visādām šitādām arī lietām, ja? To mēs aizmirstam. Nopērciet pārtiku, nomazgājiet, nogriežiet mizu un ēdiet. Bet nevis tādā veidā patiešo. Un pēdējais, kas te ir, tas ir vienkārši rakstīts nāvīgi bīstami. Lūk, tas ir atkal, kas būtu jāizplata. Ja mēs nonāksim līdz tam, vai netīsim, ka mēs domāsim par literatūras, vai neteiksim, par ko mēs mazliet esam runājuši, iespējām un tā tālāk, uz priekšu. Tā ir mana atbilde, kas ir tie, kā jūs uzdevat man jautājumu. Jā, labi. Kas jūsuprāt ir tipiskākais iemesls, kāpēc cilvēki nerīkojās, pat ja saprot, ka vajag? Daudziem zūd cerības. Ja viņi vienreiz piemāna, otrais piemāna, ja, ka viņš griežās pie tā, tas viņu pasūta un aizsūta pie tā. Cik nav bijuši gadījumi, ka to ej kārtot kaut kādas lietas, un faktiski iznāk, ka to ir tāds vecais teiciens no Poncija pie Pilāta. Ja, tas ir sens teiciens tāds. To ej un kārtot, resini savus jautājumus un pat ej no Poncija līdz Pilātam, ja. Pilāts, kas ir bijis Jēzus laikā, Poncijas, kad ir jāmēģ atcerēties, kas viņš tāds bija. Lūk, cilvēki vairs netic. Cilvēks ne tikai netic, cilvēks baidās. Vai ne? Viņš baidās, kā saka, nostāties asāk, jo viņam var darbā būt nepatikšanas, viņam var arī fiziski iespaidot un tā tālāk. Ja? Un fiziskā iespaidošana, cik nav redzēta, vai ne, teiks, pat pa televizoru parāda. Kad cilvēki faktiski ne pat šo, ne pat to zina, nogāž zemē rokas uz muguras un tā tālāk. Cik nav bijuši gadījumi, kad cilvēki ir piesisti? Kas viņus ir situši? Tie paši, kas mums it kā vajadzētu aizstāvēt. Un tāpēc cilvēki paliek tādi, ka viņi ieraujās sevī. Viņš ierauj, jo viņš neredz izēju. Un ja ne, viņš labprāt darītu visu, kas vajadzīgs. Bet viņš nezina kā. Lūk, priekš tam
ir tas, ko dara Vislatvijas Limbaži, ko dara tagad Koprade, ceļš maziem solīšiem, bet tomēr pamazām iet uz priekšu. Tas ir tas, ko es varu atbildēt un pateikt. Jā, labi. Nākamais jautājums. Ko jūs gribētu, lai skatītājs paņem līdzi no šīs sarunas kā domu, ja es šodien neko nedaru, kas notiek? Nu, varbūt tad jāsaka tā, tad ir dubultais. Ja es šodien neko nedaru, man jau tad būs, es ceru, ka nekas nenotiks vairāk, viņš pie sevis nodomā, nekas tāds sliktāks nebūs, karš nebūs, varbūt, kad būs, kad kaut kas notiksies, varbūt man kaut ko palīdzēs kāds. Grūti tāši atteikt, ko teikt, jo es nesaprotu to lietu, ja es zinu, ka man tagad sniegs pieputinās ceļu, un es saulaicīgi viņu neiztīrīšu, tad, ja man, teiksim, blakus esošiem cilvēkam pēkšņi būs slikti, tad ātrā palīdzība pie manis neizbrauks, bet es viņu nedarīšu, es neiestīrīju to ceļu. Tas apmēram tā atbilde, ja teiksim, kad viņam, pirmkārt, viņš varbūt izvērtē, vai man būs labi, vai es to varēšu, bet ja viņš saka, gan jau kaut kādīgi, vai ne? Tā ir vienaldzība, bailes, neticība. Jā, paldies. Nākamais jautājums. Jūs formulējat principu domā un dari, kā arī GZVD loģiku. Kā jūs to izskatot vienkāršākā valodā? Vienkāršākā valodā. Katram no jūs, kas skatāties un varbūt klausties, paņemiet paši sev priekšā uz papīra, uzvīmējiet kvadrātu. Vienalga, cik liela, vai liela pavisam, vai maz, vai pa visu labu, tas nav svarīgi. Un pieraksiet katrā stūrī, augšā kreisajā pusē pieraksiet burtu G, pa labi pirmajā stūrī pieraksiet burtu Z, zemāk zem viņa apakšā pieraksiet burtu D, V, un pa kreisi pēdējā, 4. vietā pieraksiet burtiņu D. Tātad G, Z, V, D. Un tagad iedomājieties, jūs kaut ko gribat. Jūs, piemēram, gribat iegādāties lielu lietu. Jums naudiņa it kā ir, jūs tagad gribat iegādāties jaunu mašīnu. Ja? Tātad jums parādījās G, tas ir vēlme, gribu. Jūs zināt, ka jūs gribat jaunu mašīnu. Ja? Nākošais ir Z. Tagad kas tas Z ir? Tas ir zinu. Ko es zinu? Es zinu, kad es gribu mašīnu jaunu. Es zinu, kādu markas mašīnu es gribu patiešām. Es zinu, cik tā mašīna maksā. Vai ne? Es zinu, vai ne, teiksim, kas tur vēl vajag, kur es to mašīnu varēšu nopirkt. Es zinu. Tātad G ir, gribu ir, zinu arī ir. Un tagad skatieties uz leju, tur ir V. Un V ir varu. Vai man naudu pietiks un es varēšu nopirkt? Vai es patiešām varēšu nopirkt tieši tādu mašīnu, kā es gribu? Ja? Otrais, vai man, ka ja es pērku to mašīnu, vai man nepiesies bumbu, ka man ir kaut kāda, zaktā nauda, ja? Vai būs kaut kāds cits, ka, teiksim, kur pret mani griezīsies vara, vai kaut kas tam līdzīgs, vai man kaimiņš nebūs pārāk skaudīgs, un man kaut ko neizdarīs, ja es tādu mašīnu nopirks. Tas viss ir zem vārdiņa varu. Es varu to, es varu to, es varu to. Un ja es šitos varu zinu, tad man jau ir gribu, zinu, varu. Kas man atliek? Atliek darīt. Es daru. Un tagad nākošais es te daru, bet augšā jau stāv gribu. Un jums no tās mašīnas pirkšanas vienlaicīgi ir jau parādījušies 2, 3, 5, 10 gribu. Es gribu jaunus kurpus, es gribu jaunu, teiksim tā, es gribu sev nopirkt, vienalga ko, jaunu pulksteni, un tā tālāk, jaunu kompjūteri es gribu nopirkt. Man jau 10 tādi ir, un tas ir mūsu dzīves cikls. Es visu laiku kaut ko gribu, es gribu zināt, vai es varu, vai es daru, vai es zinu, ko es gribu, un tā tālāk. Un tad jūs redzēsiet, paies kaut kāds laiks, un no tā, ko jūs būs ar to izdarījuši, izrādījies, ka jums tas nav vajadzīgs. Bijis. Un tad jūs neziniet, kur te likt to, ko es toreiz ar to daru, dabūju cauri to GZVD. Un tas ir dzīves cikls, kā es viņu pieņemu. Tā ir mana atbildība. Labi, tāpēc uz nākamo jautājumu. Jūs uzsverat secību. Nelēkāt uz nākamo soli, kamēr iepriekšējais nav sakārtots. Kādi ir 3 līdz 4 soļi, ko jūs ieteiktu jebkurai vietējai grupai, kas grib sākt kopdarbu?
Nu ko? Pirmais pārliecināties, vai tas tiešām, ko es gribu, vienoties ar šo koburupu, vai patiešām es to gribu. Vai man tas ir vienkāršais ziņkārības, vai man tas ir sakarā to, ka es gribu patiesi, vai neteiksim, piedalīties kā šīs grupas kaut kādā darbā, pie tam piedaloties maksimāli. Nevis tā, ka tikai es tā, lai skaitos, kad es tur esmu, bet patiešām es to gribu arī darīt, tas, ko man liks. Un tas, vai es saprotu to, vai es to daru no brīvas gribas, no sirds, ar sirds atbalstu, ar svētā gara atbalstu. Jeb es to daru tā iedomas dēļ, lai kaimiņš un citi pārējie zinātu, un es varētu teikt, redz, kad es to daru. Ja, tas ir atkal moments. Man jāsaprot, kāpēc es gribu tur piedalīties, tātad tas ir viens un galvenais. Ja? Otrs, ja tas man būs pa grūtu, ko es darīšu, tev jāapsver viss kopumā, tās augtās, ja tu gribi kaut ko darīt, kā man tēvs kādreiz teica, viņš saka, ka tu to drīkst darīt tikai vienīgā gadījumā. Ja tu apzinies varbūtējās sekas tam, ko tu gribi darīt. Varbūtē, viņas var nebūt šīs sekas, bet šīs varbūtīgās sekas var, ja tu apzinies. Es esmu pārliecinājies dzīvē, kad ļoti, ļoti daudzos gadījumos cilvēki pat neapdomā to, kādas varbūtējās sekas varētu būt. Ja? Nu, daudz ir. Man paša mazdēli, ar mazdēliem ir šī saruna bijis nevienreiz viena. Ja? Un arī viņi neapdomā to, ko viņi dara, bet viņi dara, tāpēc, ka viņi grib. Bet viņi nezina, vai viņi var. Un tad nebija sev veiksmīgi, teiksim, iznāk visādi gadījumi. Un tas ir gan par skolām, gan par tikšanos, teiksim, tagad izvēlēs, es gribu ar viņu tikties, tad ļoti foršs cilvēks un tā tālāk, bet tu vēl nezini, kas tam cilvēkam aiz ādas. Es domāju, ka dažām labām ir, viņš var padomāt, teiksim, kad arī ir cilvēki, ar kuriem tu satiecies un tu gribi būt ar viņu kopā, tu gribi viņam stāstīt, tu gribi klausīties un tu jūties, bet ir cilvēki, kur tu jau no paša sākuma tu jūti, ka tu gribi vismaz metru atkāpties un vislabāk būtu, ka tas cilvēks vispār nebūtu tev tuvumā. Un šeit jākal parādās tas, vai es varu to, vai es nevaru to, vai man tas cilvēks ir patīkams, vai man tas cilvēks. Bet ir arī gadījumi, ka tev jādara daudz kas tāds, vai nekas patiešām nepatīkams. Vienalga tev jāpārdomā, kādas sekas būs tam, ka tev tas ir jādara, tad kā tu izdarīsi tā, lai tas būtu mazākais ļaunums. Te ir šis apdomas gaita. Un kas šodienas cilvēkiem ļoti daudziem, teiksim, pietrūks. Mēs runājuši, es esmu daži labu, teiksim, savās tikšanās reizās, un tā tālāk. Viņš saka, kur tu ņemies tur ar visām tām savām gribu, zimu, tur varu un daru, teiksim, vajag vienkārši dzīvot, nelikties nezins. Es nevaru tā. Es nevaru tā, ka es redzu, ka es zinu, teiksim, kad tā kā saimniec vienai, viņai vienalga, viņa kāps tur pāri, ka pa to visu to, kas ir, viņš nepacels. Es tomēr gribu, teiksim, lai būtu, varbūt minimāli, varbūt ne tik labi, pat kā tas būtu vajadzīgs, bet es gribu tomēr, lai tā būtu tāda kārtība daudz maz būtu. Un tā kā šeit ir tā atbilde. Nu, variet no tā manas ātrās atbildes un tā tālāk saprast, kad cilvēkam ir jāapzinās, ko viņš darīs, kad viņš nāk, un ja viņš ir gatavs darīt visu, jebko, ko vajag, vienkārši piemērs. Es zinu, ka laukos dzīvo ļoti daudz cilvēku, kuri nav draugos ar šito datoriem, ja? Datoru padarīšanu. Bet liek šodien darīt milzīgi daudz lietas, kas cilvēkam katram ir jādara, teiksim, bet viņš var izmantot tikai ar datoru palīdzību. Ja? Mums ir parādījušies bankas, kuras darbojās, kā viņas tur bija, teiksim, restīvi nevis klātienē, bet caur internetu. Ja? Labi, bet izrādās, ka viņi var darboties caur internetu tikai tādā gadījumā, ka tev ir tas sauktais, kā viņi sauc šitos telefons, kas gandrīz visiem viņķi apkārt tagad ir, vai ne? Es viņus saucu pa glaudamiem, ja? Kuriem ir šie tur, tad viņam tur Apple programmas vai kādas tās programmas un tā tālāk. Bet šīs programmas, tur nevar ar to attiecīgo banku nemaz sazināties. Tu nevar izpildīt tur tādu un tādu darbu, teiksim, tur pat drīz vien būs pat tām e-padarīšanām, kas viss ir ar veselības un tā tālāk visur. Ja tev nav šīs, tad tev ar varu piespiež iegādāties šo te, kurš maksā nemaz tik maz naudiņu, kurš maksā lielas naudas. Ja?
Ne katram tas ir iespējams. Es atzīstu to, ka man tādām lietām negribas maz darboties. Jo vēl viena lieta, cilvēks jau nepadomā to, kad šo telefonu turēdams rokā un regulāri viņu klaucīdams ar to pirkstu, ar katru pieskārienu viņš saņem attiecīgo radiācijas devu. Un šī radiācijas deva iedarbojas stingri. Citi vēl tur pie auss un tā tālāk. Un viņam uz smadzenīti darbojās un veidojās audzējumi tā tālāk. Cits varbūt ir spēcīgs, viņš nodzīvo savu mūžu arī līdz 100 gadiem, viņam tas nenotiks. Bet citam tas ļoti ātri notiek. Mēs jau esam piespiesti un pieradināti pie šī te. Tā ir mana atbilde, ja jūs apmierina. Jā. Jūs jau rakstat par lomām. Ideju, cilvēks, plānotājs, izpildus organizētājs. Kā to sadalīt, ja grupā ir maz cilvēku? Jāmeklē. Ir jāmeklē, jāatrod. Mēs jau paši nevaram. Tas ir tas pats, kad es varu būt ideāls idejas ģenerators. Bet ja man nebūs blakus citi cilvēki, ja man nebūs grupa kopā ar visiem, nekas neiznāks. Man ir vajadzīgs vienalga kaut vai tādā momentā, kad man aizķiesies kājas, nokritīs un lauzīšu, un es nevarēšu vairs pakustēties, ir vajadzīgs, lai būtu jau otrs cilvēks tūmā, kurš var turpināt to pašu tālāk, ko daru es. Tā kā maza grupa, viņa var sākt, bet viņiem ir jāmeklē pārējie. Jā. Tad pārējām, kurš posms cilvēkam visbiežāk pietrūkst? Zināšana, drosme vai prasme sadarboties? Visi. Daudziem. Daudziem ir, bet daudziem nav. Citam ir zināšanas lielisks, ja? Bet viņam nav interesi. Citam ir zināšanas, ir interesi, ja? Bet viņam nav drosme. Tie visi tas, ko jūs nosaucāt, tas ir katrā cilvēkā. Šeit vienam vairāk, vienam mazāk. Un ar to ir jārēķinās. Vadītājam, jebkuram vadītājam ir jārēķinās ar savu padoto. Un viņam ir jāsaprot, vai tas pazotājs ir spējīgs darīt to, ko es no viņa prasu, vai nav spējīgs. Un tāpēc kārtīgs vadītājs pakāpenies ieinteresējoties un izpētot to, ar ko viņš turpina domā strādāt kopā, ja, viņam ir jāizvērtē tāpat tās, cik tālu tas var. Bet viņš redz, ka ar to, ko es viņam gribēju, viņš nav spējīgs. Tajā pašā laikā es zinu, ka viņš ir goda vīrs vai sieva un godīgs cilvēks, viņš man varētu noderēt šī vietā. Un tad es viņam saku, nu šito te es ar tevi nevarētu vienoties, jā, bet nebūtu gatavs šito te darīt. Un tas ir mūsu, teiksim, tādā kopdarbā, par ko es ļoti ceru, un lai visi, kā saka, svētie gari palīdz mums, lai mēs ejam to ceļu, ko mēs esam uzsākuši. Ja? Kad viņš būs, ja tam cilvēkam palīdzēs, vai ne, teiksim, pāri tam trūkumam, ko jūs teicāt, vai ne. Ja viņam bail, tad viņam jārada drosme, ka to var darīt, vai tev palīdzēs, vai ne. Ja viņam ir nezināšanas, tev ir jāmācās. Tā kā mēs sakam, tu gribi vai negribi, bet tev ir jāiegūst izglītība. Ja ne, teiksim, tad tu būsi grāvrats, kaut kā grāvs tagad roka mašīnu, ja, mašīnām. Bet tajā pašā laikā arī grāvis jāprotokt. Ir jābūt zināšanām, ir jāmācās profesijām un tā tālāk. Jā. Nākamais jautājums. Kas palīdz noturēt darbu ilgtermiņā? Kā saglabāt darba tikumu, vai tas neizdeg un neizirst? Nu, tas nav viegls jautājums, jā. Darba tikums. Man liekas, vai ne, teiksim, ka šis apstākļus, darba tikums, ir cilvēkam tā, viņam nevar uzreiz, vai ne, teiksim, momentā iemācīt darba tikumu. Darba tikums bērnam aug, un vecākiem viņi ir, kā saka, no bērna mazās kājiņas līdz lielai kājai ir noteikti jāmāca darba tikums, kad darbs ir jāizpilda kārtīgi un akurāti. Mums ir bijuši daudz gadījumi. Zēni nesen stāstīja, mazdēls stāstīja, kad Ādažu pusē ir viens cilvēks, kas remontē mašīnas. Viņš saka, kad viņi iegājuši tad viņa darbnīcā, viņi saka, tad viņi apstulbuši. Kādā kārtībā viņam visa tā sienas, visi nolikts ar vajadzīgiem instrumentiem, tīras, viss absolūti. Viņš dzīvo tīrā vidē. Ja tajā laikā šis darba tikums nav devis iespēju
šādā tīrā vidē strādāt, tad faktiski tādā haosā un tādā visā sliktos vārdos nosaucot, kas negribu teikt, kādā, man neteikt, situācijā tava sirds, tavs prāts un tava griba arī ir tāda pati. Un tāpēc tas ilgtermiņa piesaistījums var būt tikai caur to, ka tas bērns jau ir audzis un ka tālāk vecāki viņam nav pielaiduši un mācījuši, lai būtu kārtīgi viss, tad viņam arī parādīsies darba tikums. Bet tā uzreiz pateikt, tam kā tagad, tas pats, kas, teiksim, runāja vārds patriotisms. Kas ir patriotisms? Ja? Patrioti, tagad mēs uztaisam vienu plakātu un mēs sakam, mēs esam patrioti. Patriotismu audzina no bērnu dienām augstat bērnam. Ja viņš redz, ka vecāks ir patriotisks, ja vecmāmiņa, ja brālis, māsa, onkulis, tante, kas viņam tuvākie, ka tie ir patiešām patriotismi. Ka viņi patiešām, teiksim, ja pa Latviju, tad viņi patiešām par Latviju, līdz beidzamot. Tad tas ir, tikums arī būs. Tikums ir visā audzināts no bērna un arī lielam. Un tas viss ir atrodams grāmatās, tas viss ir atrodams rakstos, jālasa, jāmācās, jāsaprot par to atbildu uz šo jautājumu. Citādi es pat necinātu, kā lai to pasaka. Redziet, šeit ir viena grāmata. Es paņēmu vairākas grāmatas, ko es gribēju jums parādīt, pastāstīt par šito. Ir tās Ģirds Austrums, kas ir uzrakstījis grāmatu Tautas senās godu, un galvenais tā otra daļa, un audzināšanas tradīcijas. Senās godu, tautas godi, kādi ir bijuši, svēti kādi mums ir bijuši, ja? Un audzināšanas tradīcijas. Kā audzināja bērnus. Šodien dabiski mēs audzinām pavisam savādāk, saprot. Ja nevar savādāk, tad to bērnu tik gaļā, tas ēniņš tur raud vai kā tādu, visi mēs esam bērni vecāki aizņemti. Tad viņi iegrūž viņam rokā to pašu glaudāmo, lai viņš tur spaida, lai viņš tiet un viss kārtībā. Bet to, ka tam bērnam reizē to viņš saņem, man neteikt, to negatīvo, par to viņi neviens nedomā. Tieši vecāki. Tā kā šeit, man atbild, es domāju, ka jūs varat izlobīt no tā, ko es pateicu. Jā, labi. Ja būtu jāuztais neliela pamatbibliotēka cilvēkam, kurš grib saprast valsti, sabiedrību un kopdarbu, ko jūs ieteiktu 5 ieteikumi? Ko es ieteiktu? Vēlreiz. Ja būtu jāuztais neliela pamatbibliotēka cilvēkam, kurš grib saprast valsti, sabiedrību un kopdarbu, ko jūs tajā ieliktu? 5 ieteikumi. Atkal mācīšanās. Es nekā citu nevaru pateikt. Valsts jāprot vadīt. Kopdarbu ir jāgrib. Ar to, ko mēs jau runājām. Viņš nevar būt vienaldzīgs. Valsts vadīt, tas ir ļoti nopietni. Tur ir tik daudz jautājumu, kā mēs jau runājam no sākuma. Tur viss, gan juridiskie, gan finansiālie, gan fiziskie, visdažādākie. Par to viss jāmācās. Un tāpēc tas bērns tiek audzināts, vai ne, teiksim, no bērnu kājas pamazām vien vairāk un vairāk. Man grūti citādi kaut ko iedomāties, citādi, ko es jums varētu pateikt. Jā, tā ir jāmācās. Jāmācās un jāapgūst. Ceļš. Labi. Un viena grāmata vai dokuments, ko jūs saukt par obligātu, ja gribam saprast atbildību un pienākumu. Tā. Vienu grāmatu es nemaz nevaru tā pateikt. Tas nav tik vienkārši. Atbildība un pienākums. Ziniet, te ir gandrīz jārunā plašāk. Nezinu, ir jāzina, cilvēki varbūt ir dzirdējuši un nav dzirdējuši tāds vārdiņš, ko lieto kanons. Ko nozīmē vārds kanons? Kanons faktiski nozīmē vārdu likums.
varētu kā citā vārdā sacīt kanons. Jā, jāievēro kanoni. Tas ir jāievēro kaut kādi likumi. Un šodien šie kanoni, kā tādi, arī ir dažādi. Bet faktiski cilvēkam, kas mēs esam uz zemes, eksistē tikai viens kanons. Galvenais kanons. Un tas ir Dieva kanons. Tas ir radītāja kanons. Viens, kurš tev ir brīvs, cits kanons uz tevi nevar iedarboties. Nav cita kanona. Citi ir cilvēku izdomāti kanoni. Ir tāda bieza grāmata, zini, 1000 kanonu iekšā sarakstīti. Ja? Un tā es skatījos, tur ir arī kanons, kas jāievēro vergam. Un tad tur ir kanons, kādā veidā to vergu var novest līdz verga stāvoklim. Un tie arī ir kanoni. Bet es runāju par to kanonu, kas ir galvenais likums. Nedari neko tādu, kas otram ir pa sliktu. Tas ir galvenais vienīgais kanons, kas cilvēkam kā tādam, kā dzīvai radībai, kāda mēs esam radīti, ir jāizpilda. Pārējie visi faktiski tiek tev uzspiesti. Ka mums neļauj dzīvot vienā valstī, neļauj dzīvot darīt to, neļauj darīt to, neļauj darīt to. Tie ir faktiski pretcilvēciski visi kanoni, likumi. Tad šeit, saskaņā ar jūsu sacīto, prasīto, tas būtu vienīgais un galvenais. Tev jāpilda tas, kas ir labs priekš cita. Mēs nākam pasaulē, uzskatām, ka visiem riņķi apkārt jākalpo mums. Ja? Un ja tas nekalpo mums, un ja es kaut ko saku, un tas nepilda, tad viņš ir slikts, fuj, es esmu tas labais. Tādi ir mūsu dzīves, ļoti bieži ļoti daudziem uzskati. Bet faktiski mēs nākam pasaulē, lai kalpotu otram. Lai tēvs, māte mani radījuši, un viņi kalpo man. Bet man ir jākalpo gan tēvam, gan mātei, gan vecmamiņai, gan draugam, gan visiem pārējiem. Un ja es redzu, ka stiprāks dara pāri mazākam, tad es ar steigu man jāiet un jāpalīdz tam mazākam, lai tas to stipro spēj turēties pretī vai kādā veidā izdarīt. Es neredzu citu ceļu. Kāds varētu būt. Un arī katram, kurš nāks strādāt kopā, darboties kopā priekš mūsu nākotnes, nāks pie šīs te jaunās kustības, kas jau vairākus gadus pastāv un viņi stiprinās un iet uz priekšu solīt pa solītim. Viņam ir jānāk ar tīru sirdi, ar pilna atdevi, ka viņš nāk un dara, zinādams, ka tas nebūs varbūt viegli, zinādams, ka dažlabrīz tad viņam nāksies pa dubļiem brist un kādus smagus darbus darīt, bet viņš nāk un viņš dara un viņš grib. Viņš grib, lai mūsu Latviju nākotne būtu patiešām pilna. Vienu, ko mēs šodien esam pieminējuši, es gribētu sacīt, ka es atgādinātu vēl vienreiz, kad vārds Latvīga, tas ir mana iecere. Katrs var manīt un mainīt viņu, bet tur iekšā ielikts viens galvenais noteikums, kas mums jādara. Cits izējas mums nav. Kad tur ierakstīs Latvijas tautu līga. Tas nozīmē, ka arī šajā kustībā, kas ir mums, ir jābūt kopējai kustībai. Kopējai par šo ceļu, koprade. Ja? Un lai viņš ir Soms vai Events, vai viņš ir Krievs vai Baltkrievs, vai viņš ir Lietuvietis vai Igauns vai vispārējie, tā ir viena tauta, kur dzīvo šeit uz vietas, ja viņš te dzīvo. Un ja viņš ir lojāls Latvijai. Ko vārds lojāls nozīmē, es domāju, to katrs to mēs šodien jau zina, lojāls Latvijai. Tad viņš ir arī pieņemams, ja viņš to vēlās, sadarboties mūsu nākotnes labā. Ko jūs novēlētu cilvēkiem reģionālos centros, kuri grib darīt, bet bieži jūtas vieni? Kontaktēties, tāpēc jau arī Modris sacīja. Ka mēs veidojam tagad maksimāli, kaut kāda šādas te attiecības, kontaktos, un ja vienā vietā kādam radās kaut kāda jauna ideja, tad viņš dabiski paziņo tiem pārējiem, ka man ir tāda ideja, ko jūs par to domājat. Jeb ja vienam ir radusies
tāda nepieciešamība, lai pārējie piedalītos visā tajā lietā. Arī tad viņš paziņo visiem pārējiem, saka, mums ir tagad nepieciešama tāda lieta, man ir tāda ideja, nākam visi kopā, daram, pārunājam, spriežam, kā mēs to lietu daram. Tā kā es iesaku uzturēt kontakts. Priekš tam ir obligāti, piedodiet, ka es saku vārdu obligāti, nelietosim to, bet es varu teikt, būtu nepieciešams. Ja izveidotos viena grupa, kad ne vairāk kā 3 cilvēki no sākuma, atkal pēc tā paša principa, un uzņemtos tas, ka viņi visus sakars, kas kaut kur ir, konkrēti vienā vietā visi tie sakari sakopoja. Kādreiz to varēja sacīt, priekšniekam sekretāri bija tā, kur pienāca visi kontakti no visām pusēm, un tad, kad kāds zvanīja vai kaut ko atsūtīja, tad viņi to nodeva priekšniekam, lai dara tā. Lūk, šai grupai būtu bijis jābūt tādam arī pie mums. Es pirmīt sāku, bet es nepabeidzu domu, kad es teicu, ka ir vecie cilvēki, daudzi, arī jauni cilvēki, kas dzīvo laukos, kuriem nav aktīvu kontaktu ar datoru. Ja? Nav aktīvu kontaktu datoru. Kāpēc? Kad ļoti bieži gadās arī, ka tas dators iziet no ierindas. Un kad iziet no ierindas viņš, ka viņš vairs nevar strādāt, tā nezin pie kā griezties. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja katrā no šiem reģioniem kā tādiem būtu viens cilvēks vismaz, kad zinātu to, ka tie, kas tajā teritorijā dzīvo, kad ja ar mani kaut kas notiek ar datoru, tad man ir viena vieta, kur es varu pazvanīt vai aiziet, sarunāt, lai man sataisa to, kas man ir. Tas noteikti palīdzētu dubulti. Viņš palīdzētu gan tāpēc, ka cilvēki saprot, ka te ir palīgs, ja? Gan tāpēc, lai tiešām tas jautājums visu iet tālāk uz priekšu. Kāds ir jūsu sapnis par Vistrīs kopēdu pēc gada? Viens konkrēts rezultāts, ko jūs gribētu redzēt? Es saprotu to, ka šis ceļš nav viegls un nebūs viegls. Vairāk iemeslu dēļ. To pašu, ko mēs jau te runājām, tas ir neticība, bailes, un var vēl piedomāt pārējo, teiksim, negatīvo klāt. Tas būs tas, kas mūs bremzēs. Vienaldzība. Es uzskatu, ka ja mums pēc gadu būtu izdosies sakārtot gan sakarus savstarpējos, gan programmas, kuras būs kopēji izskatītas, vai ne, teiksim, un pieņems, un, teiksim, Vislatvijas Limbežs pieņems, vai ne, kaut ko tādu, ko Ventspilnieki dara, ko darīs. Ja Vislatvijas Limbaži un tā koprata pieņems to, ko dara šitie enerģētiķi, kas ir dari droši, cēsīs, kas ir, vai ne, kuri arī var piesaistīties. Man ar viņiem bija, piemēram, kontakts, un kad viņi izlasīja tos materiālus, kas ir Latvijas materiālos, tad viņi pateica, vai ne, teiksim, vai tas ir tas, kas ir vajadzīgs. Jā. Bet tagad mums tas nākošais kontakts ir tas, kas ir vajadzīgs, tad kā mēs to darīsim kopā. Un mana cerība ir, ka ja tiešām mēs tā ejam uz priekšu soli pa solītim, kad nākam gada, vai ne, teiksim, ja mēs šī pašā laikā janvārī varētu sanākt kopā un parunāt, kad mēs esam izdarījuši to, tas mums izdevies. Šitas, tas vēl jādara, tas jādara. Tā kā, ka mēs būtu nevis uz vietas stāvējuši vai gājuši atpakaļ, bet mūsu darbs būtu vainagojies tālāk uz priekšu. Tā kā Pociem skolā, vai ne, teiksim, ir vainagojies šis darbs, ko dara visi latvieši. Tāds mans domas un sapnis. Paldies par sarunu. Ja skatītājs grib atrast dombiedrus un darīt praktiski, Vistrīs kopēdu saliek sadarbību un redzamību vienu vietu. Jā, es tam piekrītu. Tik tiešām tas ir iespējams. Lai tas tā būtu. Paldies skatītājiem.